sācies ieraksts. Mūs sauc Agija un Jurijs, un gala prezentācijā mēs izmantojām piedāvātās biznesa idejas Tiny Gym, tad mājas treniņu komplekts, abonēšana. Vai Jurij droši vien ejam tālāk? Nākamais. Šeit pastāstīs Jurijs. Tā Gym mājas treniņu komplektā abonēšanā galvenā modeli tas, kā klienti var saņemt kompakti iepakotus trenažierus vai sporta rīkus un trenēties mājas ar mākslīgo intelekta palīdzību. Tā ir galvenā biznesa ideja. Arī ar dažu mākslīgā intelekta rīkus mēs uztaisījām to konkurentu izpēte un aprakstu, kā arī risku analīze, novēršanas stratēģiju, kuru piedāvā mākslīgais intelekts ar kādu iespējamību var šīs risks parādīties. Un kā arī SWOT analīze stipras vājas puses iespējas, kādas ir, to viss var uztaisīt ar dažādu mākslīgā intelekta rīkus, kuri ļoti viegli un ātri palīdzēja mums to izveidot. Jā, tad sociālo mediju ieraksti sākotnēji sameklējot mērķa auditoriju, kura mums būs interesanta. Mērķa auditoriju es izvēlējos tuvāk savam vecumam, tuvāk savai ikdienai, tad tās ir sievietes virs 40, kurām ir sēdošs darbs un ar laika trūkumu trenēties. Tad sociālo mediju ieraksts tika veidots ar ChatGPT palīdzību un šķiet nedaudz pielabojot, šķiet izdevās diezgan labi. Nākamo slaidu. Tieši tāpat arī reklāmas ieraksts, kurš piedāvā nokļūt arī līdz saitam ar linku. Jā, un dažādas reklāmas sociālo mediju bildes arī bija, lai cilvēki motivējas un iedvesmojas un iet uz to linku, uz mājaslapu, kurā mēs piedāvājam dažādu stratēģiju. Varam paņemt jebkuru treniņa programmu, katrs cilvēks var izvēlēt sev piemērotāko programmu, gan cenas, gan programmas noslēguma, gan sazināties ar komandu. Viss mājaslapa bija arī izveidota, izmantojot mākslīgu intelektu, un diezgan vienkārši to uzņemt. Kā arī biznesa ideja piedāvā to treniņu rezultātus apkopot mobilā aplikācijā, ja, un sekot līdzi saviem panākumiem. Jā. Tad darba procesā mājaslapas izveidē tika izmantots Bolt ņūrīgs.
kā jau iepriekš prezentējot, prezentējām, ka noteicām mērķa auditoriju, izveidojām arī mērķa auditorijas un reklāmas sociālmediju ierakstiem. Mērķa auditoriju mēs noteicām izmantojot ChatGPT, reklāmas sociālmediju bildēm, Gemini un ChatGPT, konkurentu analīzei, Grokrīku, SWOT analīzei, Perplexity un ChatGPT, un reklāmas un sociālmediju ierakstiem mēs arī izmantojam ChatGPT. Jā, sasniegtie rezultāti. Protams, viss šis kurs bija pietiekami pavēra acis, es domāju, gan man, gan arī Jurijam, citā fokusā. Priekš manis tas bija jauns kosmos vai jauna planēta, kuru atklājām. Un esam pārsteigti par to, ka cik viegli ir izveidot, ar mākslīgā intelekta palīdzību izveidot gan mājaslapas, gan reklāmas ierakstus. Tagad man jāsaka, būs ļoti bail iepirkties nezināmās mājaslapās, iepirkt pakalpojumus. Jo saprotot, ka tikpat labi apakšā var būt krāpnieki, kuri izkrāps naudu. Tāda ir arī. Jā. No manas puses tāda lieta vēl, kā rezultāts, ka ir iespēja ar mākslīgo intelektu izvirzīt kaut kādu biznesa ideju, visu to analizēt, uztaisīt un tā, ka ideja gandrīz gatava realizācija, un to piedāvāt kaut kādam investoram, kurš var ieguldīt to naudu, un biznesa sāka strādāt. Ļoti vienkārši to izdarīt ar mākslīgo intelektu palīdzību. Jā. Pēdējais slaids par ko mēs izmantosim ikdienā. Sakarā ar to, ka Jurijs strādā IT jomā, es strādāju personāla vadības jomā, tad mums noteikti atšķirasies nākotnē šis te pielietojums. Es noteikti zinu, ka daudzus rīkus es varēšu ieteikt saviem draugiem, kuriem ir bizness, tik vienkārši ir izveidot mājaslapu, bet noteikti ikdienā vairāk bildes ģenerēt, jautājumus, rast atbildes uz saviem jautājumiem un dažādus sociālmediju ierakstus veidot. Jurij droši vien par sevi vairāk pastāstīs. Labi, paldies par uzmanību. Paldies. Tā. 10 minūtes, 8 minūtes jau bija taimeris. Tāpēc. Tā pagaidīt, stop recording.